Apaļšābols bumbi rimcepčība. Nāk pirmie un 12. aplausi. Glavīstu jaguāru, krabis ķēmē lāciņļi, pumušanas ļaudošu odu. Lai skan valsts himna visiem mums kopā. Svētki visiem mums! Gan skolēni jūta, ka jau vasarai jūta vecāki. Man liekas pirmie šo kņudoņu, kad nāk darba cēliens. Protams, skolotāji un tehniskie tie jau ilgu laiku, kā gatavojas skolas dienā. Bet 1. klasē un 12. tie ir īpaši svētki, jo viņi ir šo svētku varoņi. Bet nedaudz atgriezīsimies, jo katru gadu mums interesē tādas lietas. Ko tad mēs esam darījuši vasarā? Un, protams, jums jautājums. Noteikti jautājums ir, kur tā mūsu gudrīs Anģis aizgoja mocētīs? Piekrītat? Jā, es varu paziņot, ka Andis mācās Tehniskajā universitātē mehatronika. Jā, protams, ekonomisti, sociālie darbinieki, mediķi, robots. Mūsu skolā ir aizvedojusi pulce no skolas, bet skolu reitingā mēs esam 7. Skola, mazā skola 7. pēc augstākiem vērtējumiem talantīgo bērnu darba, tas ir apsveicams sasniegums. Tātad, tiešām paldies par aplausu, jo mēs esam 7. valstīs. Protams, jums interesē daudz, ko vasarā ir darījuši tehniskie darbinieki, pagasta pārvalde, kā ir strādājusi. Šodien lielākais pārsteigums bija man likās, ka Vienmēr nav reiz toļeti, obligāti aiziet, jo pa vasaru bija lieli remonti un meiteņu zēnu toļetes ir eiro remonts. Tas ir labākais apskates objekts. Protams, ekskursijā dosimies uz 1. klases telpām, skaistām mēbelēm. Protams, pārbaudīsim vēstures kabinetā, kas ir izmainījies. Un tas, ka šodien nāk klāt 2 stāveles interaktīvā. Apaļšābols bumbi rimcepčības. 2-metrīgā eglē ērglis filmē gliemežu ģimeni. Helikopters izglāb īstu jaguāru. Krabis ķēmē lāciņļi, pumušanas ļaudošu odu. Pēle runcim sasien šali, trusis uzlej